Sveiki, mani 99 YouTube sekotāji, kas ir ļoti jauki. Ir bijis pieaugums, laikam droši vien tādēļ, ka es esmu taisījis pēdējā laikā tādus, varbūt pat bišķiņā ārpus tēmas, tā kā video, es nezinu, pat jums interesē vienkārši mans viedoklis, kas katrā ziņā mani iepriecina, kuram gan nepatīk, ka viņā kāds grib klausīties. Un, jā, tā kā man īstenībā ne īpaši patīk tie apaļie cipari. Nezinu, kāpēc, tāpēc es vairāk svinu šos 99 sekotājus. Viņi gan jau ir man kādas dienas jau, bet, lai uztaisītu pozitīvu video, jo es zinu, es diezgan daudz čīkstu par to, cik man pēdējā laikā, pēdējos 3 gados, kurš tas manas īpašās traumas, bla, 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 un par visādām negācijām. Par to ir arī svarīgi runāt, un jā, ja es šobrīd esmu diezgan depresīvā, kāpju ārā ļoti nopietni, jo tagad tā kā es pati reāli par sevi esmu lepna, ļoti daudz ko esmu darījusi, es atsākusi psihoterapiju, un īstenībā, pat jau es pilnīgi droši varu teikt, ka pat jau es beidzot kāpju tā ļoti nopietni ārā. Pēc veldras, pēc visa, tā kā, man ir forši īstenībā. Un daudz kas labs ir noticis, un šobrīd ir tā, ka, piemēram, es arī beidzot esmu atradusi veidu. Es pati tulkoju savas grāmatas, bet, angliski, bet es esmu atradusi beidzot cilvēku, kas var man, pārlabot to, jo, man tā valoda ir tāda, ka sarunāties, es varu sarunu valodās ļoti brīvi runāju, un es lasu grāmatas, skatos filmas, man ir ļoti reti pat, ka es redzētu kādu vārdu, ko es nesaprotu, ja? Es īstenībā ļoti labi saprotu angļu valodu. Bet, literārā valoda, ja grāmatā kā, tur ir jābūt kvalitatīvāk, un es tik labi nemāku, un es beidzot atradus cilvēku, kas tiešām man var to tā kā izdarīt par saprātīgu naudiņu, un es domāju, ka manas grāmatas varētu pamazām jau tiešām virzieties uz to, lai viņas būtu angliski, ko man draugi ir tā kā, kas, vai ar angļu valodu kā pirmo valodu, vai tie, kuri vienkārši saprot angļu valodu, jo, ļoti daudz jau mēs vienkārši runājamies angliski, lai gan es nevaru būt tas cilvēks, ir ar angļu pirmo valodu, bet, jā, tā ir ļoti pozitīva lieta. Bet, ko vēl es gribēju pastāstīt, ir, ka es esmu diezgan daudz runājis par negatīvo, kas ir saistībā ar šādu, teiksim, ar zīlēšanas maģijas, ar visu to, ko es daru, ja, tā kā ar negatīvo. Jo, jā, man pēdējā laikā bija diezgan sakāpis, un es, zinu kā, kad pašai slikti, tad arī vairāk tās negācijas uztver smagāk, un tā vienkārši ir, ja, tā kā. Bet, iespējams, tāpēc, ka es kāpju ārā pati no savas depresijas, es esmu sākusi vairāk atkal strādāt, un es sajūtu šos te pozitīvos aspektus, kas ir darbam. Un uzreiz jāsaka, zīlēšanas darbam, jā, man samaksā, tas ir jauki, naudiņa, protams. Var iemācīties daudz ko par cilvēka dabu, laikam vairāk arī nav. Es nezinu, mani neiepriecina tas darbs īpaši. Tāpēc es saku, es esmu arvien vairāk attālinājusies. Man patīk palīdzēt. Jā, vēl, protams, tā sajūta, ka, es esmu palīdzējusi, ja kādam. Tas ir forši, ja. Bet tas ir jebkurā darbā. Tas nav saistīts tieši ar zīlēšanas darbu. Tas ir jebkuram, protams, visiem piesauc ārsts, policists, ugunsdzēsējs. Es nezinu, jebkuram kasieris arī palīdz cilvēkiem. Tas ir vienkārši, tā, kad tu dari kaut ko cilvēkiem vajag, tad ir tā sajūta, ka, forši, ja es izdarīju kaut ko labu. Bet, kas attiecās uz dziedniecības darbu vai uz kaut kādu enerģētisko darbu, piemēram, kur es sūtu enerģiju kādam cilvēkam, saule, ir tā, ka ir bieži, es saku, Latvijā ļoti uzsvērta visiem šiem austrumu, ja, pseido austrumu kaut kādiem guru un arī tie, kuri sakotiem tiešām tur indiešu pārējiem austrumu guru, ir tas, ka viņi tēlo, ka viņiem viss ir super, ja? Ka viņiem viss ir ļoti, ļoti labi un viņiem ir ideāla veselība, lai viņi ļoti bieži ir esni. Un, jā, man arī ir liekais svars, viņš nav milzīgs, jā, katrā ziņā man visi rādītāji te sakoja līdzi, ja tā kā, ja sāks parādīties drosmīgs holesterīns, ir notievējuši vajadzēs. Jā, bet, tā kā,
viņiem var būt acīm redzamas problēmas, koties pēc liekais versiņām var būt viss kaut kas, piemēram, es esmu redzējis, ka cilvēks ar brillēm, ja tāpat kā es, vai ar lēcām arī, bet, tu zini, ka viņam ir lēts, viņi saka, ka vajag tikai ar Dieva palīdzību ārstēties, jo tev kāpēc tev brilles? Bet tad izārstē arī to savu turedzību vai tālredzību, ja, tā kā, tās jau kādas savas redzes problēmas. Un viņi kaut kā, es nezinu, tas, ka viņš sēž tur tām brillēm, ja, tā kā, vajag tikai lūgties un tev Dievs izārstēs. Tu, tad kāpēc, ja, tev? Bet kas ir pozitīvais, ka tad, ja es netēloju šīs lietas, un es zinu, ka man arī pašai problēmas, ir tā, ka pēc senajām tradīcijām šamaņiem un raganām ir grūti sevi izārstēt, jo ir liela atšķirība, ka mēs nestrādājam tikai ar savu spēku, un mēs bieži vien strādājam ar dažādu garu dievību, feju, dažādu tā kā būtņu palīdzību. Un nevienmēr mums pašiem tas pienākas. Lielā daļā jā, bet viņi šie te gari prasa no mums vairāk, lai mūs pašus izdziedinātu. Tādēļ, ka mēs saprotam lietas, tādēļ, ka mēs paši varam. Jo tur tā lieta, ka kaut kāds klients, kuram varbūt nav pilnīgi nekādas garīgās prakses, ja, no viņa nevar to prasīt, lai viņš varētu izdarīt to, ko es varu. Un tad tas nav nekas slikts par viņu, ja? Tas ir vienkārši tas, ka es māku maģiju, viņš varbūt māku kaut ko citu, tas nav nekas tāds, ja kaut ko diedomība. Bet tajā brīdī, kad es strādāju ar klientu, caur mani plūst tādas enerģijas, kādas bieži vien es pati nevaru dabūt, jo tas ir tam klientam un gari piedāvā to, kas pienāks klientam. Un tās bieži vien ir ļoti dziednieciskas, ļoti veiksmi nesošas, skaistas, jau kādā veidā pozitīvas enerģijas. Un tajā brīdī, kad viņas plūst ar mani, viņas skar arī mani. Tā ir enerģētiskā alga par to, ka es to daru. Un es nebūtu gatava īsti ļoti bieži to darīt bez, teiksim, mantiskā atalgojuma, jo tas reizē prasa arī spēku. Tas nav viegli, tas prasa laiku, tam ir jāsagatavojas, es jau bieži izmantoju priekšmetus dažādas, tas ir sarežģīts darbs īstenībā, ja, tā kā sagatavoties šim rituālam. Bet tas brīdis, kad tiešām tās enerģijas plūst, viņas ir dziednieciskas arī man. Ja, saka, tā ir enerģētiskā alga. Un tas ir ļoti, ļoti pozitīvi, tas ir skaisti. Un tas tajā brīdī arī mani dziedina, un man tas ir ļoti vajadzīgs šajā brīdī tiešām. Un tagad, kad es esmu atsākusi vairāk strādāt ar klientiem, ar zīlēšanu, kā es saku, tikai atsevišķus jautājumus, tikai tad, ja es redzu, ka tur ir kaut kāda jēga. Mums ir ļoti liela depresijas problēma. Un ar depresiju ir tas, ka man pašai depresija, tāpēc atļaujos to teikt. Bet ļoti bieži tā ir nevarēšana, negribēšana, nesaņemšanās, padošanās un vienkārši nedarīšana. Un tā ir slimība. Tā ir slimība, bet viņa iekļauj šīs lietas. Un mums ir tik ļoti daudz depresīvu cilvēku. Un kad es ieraugu atkal kārtējo reizi, kad man prasa, ko es darīšu, Nu, kā es varu pateikt, ko tu darīsi? Un tu pats izlemi savu likteni, ja? Un kad ir šie cilvēki, kuriem var redzēt, viņi vienkārši, viņi nedarīs. Nedarīs, viņi vienkārši neko nedarīs. Es teikšu viņiem, ko es gribu, viņi vienkārši neko nedarīs, viņi neko nerisinās. Un tā bieži vien ir depresijas problēma. Un man ir arī pašai, ka brīžiem es nevaru savākties, es nevaru, man grūti, es varētu. Un es zinu, ka man kaut kas ir jādara, es zinu, ka man kaut kas ir jāmaina, bet es nevaru. Tas vienkārši nav iespējams.
Un šādiem cilvēkiem iespējams palīdzēt ar zilēšanu. Ar dziedniecību, jā, es viņiem varu iedot kaut kādu būstu, palīdzēt tik tā ārā no bedres. Tieši ar depresiju es ļoti labi strādāju. Un tieši tādēļ zilēšana, jā, ļoti grūti, ļoti grūti, jo cilvēki ir šausmīgi depresīvi. Pirms kaut kādiem, es strādāju ļoti ilgi īstenībā, pirms kādiem 15 gadiem es tiešām tik daudz to neredzēju, bet tagad ir smagi ir, kā es te ļoti bieži redzu šo drausmīgo bezpalīdzību, ka cilvēks pilnīgi mierīgi, nu, it kā no apstākļiem, jā, ir tas un tas un tas un tas, ko varētu darīt. Un varētu, tur tā lieta, ka varēt jau varētu, bet tā gribēšana ir saslimusi. Saņemšanās ir saslimusi, un tas cilvēks nevar saņemties, jo viņam tā lieta, ar ko var saņemties un savākties, ir slima. Tā kā tā nav pašapziņa, nav kaut kāds gribas spēks, un tieši gribas spēks un pašapziņa ir slimi. Un kādā veidā, nu, ko es varu izdarīt, ko es varu pateikt, ja tas cilvēks, es varu pateikt 100 lietas, ko viņš var darīt, bet viņš tās nedarīs, tāpēc, ka viņš nevar savākties. Un viņš nevar, un es tiešām ticu, ka viņš nevar. Ko es varu izdarīt? Neko. Un tieši tādēļ strādāju ar šīm te dziednieciskajām lietām, jo vispirms ir jāizvērstē tā depresija, jo citādāk es varu ieteikt caur zilēšanu, nezinu, ko es cilvēks to nedarīs, un viņš tāpēc, ka viņš nevar. Un tad, kad cilvēki nāk pie manis, liekot es strādāju šobrīd attālināt, jā, jo šobrīd dzīvoju arī Jēkabpilī, kad es dzīvoju Rīgā vai pie Rīgā, tur, protams, bija vairāk klienti, kur nāca arī klātienē, bet šobrīd, jā, strādāju attālināti, bet tas ir tas, ko es īstenībā varu izdarīt. Es varu iedot kaut kādu palīdzību tam, lai tas cilvēks mazliet izvērstētu to savu nevarēšanu. Jo fiziskajā pasaulē, jā, ir lietas, ko mēs nevaram, protams, ir reizes, kad es saku, nebūs, tu nevari izdarīt to, ko tu gribētu, ja, jo vienkārši viss apstākļi ir pret to, un vai arī tev patiešām nav tāda iespēja, ja, tā kā, pašam savā raksturā vai kā, bet, ir jāstrādā, es ļoti daudziem cilvēkiem ar depresiju, ar trauksmi, ar visādām mentālajām problēmām. Jo viss mūsu dzīvesveids, visu šī laika pavadīšana pie ierīcēm, tas, ka nekustās, tas, ka nesatiek cilvēkus, tas, ka mūs ir satricinājusi iepriekšējā pandēmija, viņiem vēl aizvien ir nenormāls seks, un cilvēki daudz to neredz, bet tās ir seks no pandēmijas, ka pirms tam mēs vairāk gājām ārā, un tagad liekas vienkārši kaut kā bija pierasts, un tik ļoti viegli kļuva tas, ka tu vienkārši visu laiku sēdi un blēni seriālus. Un cilvēki ļoti pieraduši pie tā, un tas viņiem nenormāli kaitē. Jo pat, ja tu esi satikties ar kaut kādiem saviem kaitinošajiem radiem, nav jau viņi 100% kaitinoši. Tu kā varbūt pasūdzies, bet kādā ziņā tomēr, bija forši aiziet pavarunāties, labi, jums nesakrita visur viedoklis, labi, bija kaut kāds kaitinošais onkulis, ja, bet bija labi, bija. Un senāk cilvēki vairāk to darīja, un tagad kaut kā tik vienkārši ļoti sēdēt mājās, neko nedarīja. Un viss karš, viss tas stress, kas no tā nāk, viss tas, ka dzīves dārdzība pieaug, tas cilvēks nenormāli nomāc, un to var ļoti labi redzēt. Un ir arī bijis tas, ka arī tā pandēmija tā kā ļoti stipri sagrāva cilvēkiem attiecības, jo ļoti cilvēki dalījās tā kā tajā, kuri atbalsta zinātnisko pieeju, un kuri atbalsta, ja tu vakcinējies, ja tev vairs nav dvēseles, un tam līdzīgus visādus vājprātus, ko es pilnīgi neatbalstu, bet man arī dzīvē tā bija. Man likās, mēs tik labi saprotamies to cilvēku, un viņš vienkārši pasaka, ka viss, tas ir kaut kāds dēmons tagad, vai arī es nostāšos to blakus, un es dabūšu kaut kādu tur reakciju no tā kā, un ir izjukušas ģimenes saites, ir izjukušas draudzības, ir ļoti daudz, tas ļoti sašķēla sabiedrību. Un cilvēki kaut kā domā, ka tā pandēmija beidzās un viss, bet īstenībā ir palikuši normāls seks, un es to redzu kā zilnieci, jo cilvēki jau runā par tām lietām. Un par izolāciju, par šausmīgu izolāciju. Un reizē viņi paši to dara, un reizē citi to dara, un reizē nekādi nevar sarunāt, savākties, satikties, parunāties.
Dzīves kontakts ir vienkārši absolūti nepieciešams. Un es redzu, ka cilvēki vairs, te kontakti ir kā liekas, daži gadi ir pagājuši. Un arī, protams, viss tas stress un tas, ka jau senāk jau bija pieredze labāk ar, tā kā aizrakstīt čata ziņu, nekā piezvanīt, nekā satikties, jā. Jau bija. Un tagad es redzu visas tās sekas, un es piedzīvoju visas tās sekas, un vismaz tikai daži gadi pagājuši, un viss ir tā mainījies. Cilvēki mēģina izlikties, ka nav, bet ir ļoti, ļoti daudz, kas mainījies, un ļoti daudz, kas ir sliktāk. Un tieši mentālās veselības ziņā ar cilvēkiem ļoti smagi. Un labā lieta ir tas, kā es varu kaut kādā ziņā palīdzēt. Protams, tas būs tikai kaut kāds viens pakāpiens, uz kā pakāpties, jā. Un cilvēkam pašam būs jāķeprojas un pašam jānodarbojas ar terapiju, vai varbūt jādzer zāles, varbūt jāiet pie psihiatra, varbūt jālasa kaut kādas grāmatas, pašam jāizglītojas, varbūt jānodarbojas ar maģijas, nezinu, kādām meditācijas praksēm, jā, tā kā pašam ļoti daudz ir jāstrādā, bet es varu iedot kaut kādu pakāpienu. Un dažreiz tas pakāpiens ir tas svarīgais pakāpiens. Jo, ja mēs esam pašā bedres apakšā, mēs dažkārt vienkārši nevaram. Pilnībā viss gribas spēks ir slims, bet tev iedod vienu pakāpienu, un tu drusciņi saredzi tu gaismu augšā spilgtāk, un ir vieglāk kāpt augšā. Un tas ir tās labās lietas. Gan kā es personīgi izjūtu tās enerģijas, kas nāk caur mani, gan arī tas, ka es tiešām ļoti dziļi izjūtu to palīdzēšanu faktoru, un to, ka es pati esmu tajā visā iekšā. Man pašai bija šausmīgi smagi pēdējos dažus gadus. Un dažkārt pat ir tāda kā kopības sajūta ar tiem klientiem, jo es redzu, tu ej cauri tam pašam, kam es eju cauri. Tas nenozīmē, ka es nevaru palīdzēt. Tur ir tas šausmīgais mīts, ka, ja tev ir problēmas, tu nevari palīdzēt, vai arī tas, ka, piemēram, ja tu nemīli sevi, tad neviens tev arī, tad arī tu nemācēsi mīlēt citus, un tu nevarēsi atļaut citiem mīlēt sevi. Bullshits. Pilnīgs. Arī par šo jau runāja arī tā kā psihologi un visi terapeiti un tam līdzīgi, cik ļoti kaitīga šī lieta. Kā mēs vienmēr sakam, tev ir vispirms jāiemācās mīlēt sevi. Cilvēkiem ir ļoti grūti iemācīties no tukša gaisa mīlēt sevi. Un tieši tas, ka kāds tev pasniedz roku, un kāds tev palīdz, un kāds ir pret tevi labs, tieši tas var palīdzēt ieraudzīt, ka tu neesi tik slikts, kā tu iedomājies. Un tā nav tikai tā kā, ir tas arī tas, ka nedrīkst meklēt tā kā savu vērtības apziņu ārpus, tā kā sevis pilnībā. Un mēs tādā veidā visu kļūstam par narcisiem. Tāpēc, kā grandiozā tipa narcisiem, vērtības sajūta ir iekšā, un viņš vienkārši domā, ka viņš ir vislabākais pasaulē. Ievainojumā tipa narcisiem ir otrādāk. Viņiem vajag šo te vērtējumu visu laiku no malas. Bet tie ir pilnīgi mīti. Tas ir tas, ko vienkārši kā papagaiļu skandina. Cilvēks var iemācīties mīlēt sevi caur to, ka kāds cits viņu mīl. Cilvēks var mīlēt citus, ja viņš nemīl sevi. Pilnīgi droši viņš var. Un nav tā, ka viņš nezina, kas ir mīlestība. Viņš zina. Cilvēks var ļoti labi mīlēt, pat ja viņš nespēja nekādā veidā pieņemt un mīlēt sevi. Un tā ir īsta mīlestība. Cilvēki mēģina ierobežot, kas ir un kas nav mīlestība, bet mīlestībai ir ļoti dažādas formas. Un varbūt tā nav kaut kāda ideālā, izdomātā, kādai vajadzētu būt, bet tā ir īsta mīlestība. Un tas, ka es varu saskarties ar cilvēkiem, kuri ir tieši tajā pašā bedrē, kurā es vairs ļoti neesmu, tāpēc es atkal varu atsākt strādāt, tas ir fantastiski. Jo es zinu, kā tas ir, un es zinu, kā ir vairs sevi nemīlēt, kas man nav nekad bijis raksturīgi, izņemot šos pēdējos gadus. Vairs ne. Iemācījos sevi mīlēt, bet arī caur to, ka citi man parādīja atbalstu. Un tas nav nepareizi vēlēties tomēr kaut kādu to labo novērtējumu no citiem cilvēkiem. Tas nav nepareizi. Mēs esam sociāls būtnes, tur ir tā lieta. Balstīties tikai slimīgi uz to, lai mums katru reizi kāds mūs cildina,
jā, tad tā ir problēma. Tad tas ir ievainojamais narcisms, vai tas ir kaut kādas citas problēmas, bet vienkārši vēlēties labu vārdu no kāda apskāviena, mīlestību no citiem cilvēkiem, saņemt kaut kādu pat cildināšanu, kaut kādu labvēlību, kaut kādu tā kā novērtēšanu par to, ko tu dari, tas ir tikai normāli, tas ir cilvēciski, un ka mums tiek mācīts un uzsvērts, cik ļoti tās lietas visas ir nesvarīgas, un ka mums ir tikai jāmeklē sevī kaut kur, kā vientuļai salai, sevī viss jāmeklē. Bullshit. Tas viss ir pilnīgs stulbums, ko vienkārši cilvēki kā papagaļi atkārto. Un palīdziet cilvēkiem ar to, pat vienkārši kaut vai viņiem pateikt to labo vārdu, jo jā, es esmu slavena ar iebīgiem vārdiem, bet es māku pateikt arī ļoti labus vārdus. Un es māku sūtīt enerģiju caur mīlestību, un tajā brīdī es jūtos ļoti labi. Un tas ir forši man, un tas ir forši viņiem. Un tādēļ šis te enerģijas darbs, protams, arī strādāt ar mājām. Tagad ļoti sen nav neviens saucami uz mājām strādāt ar māju, kas ir īstenībā mīļākā lieta, jo man ļoti patīk strādāt ar mājas enerģiju, ar mājas garu, ar mājas apkārtnes gariem fejām, visiem, kas tur ir lielajiem vietas novada gariem, tā kā es ļoti labi saprotos. Un jā, tā ir man mīļākā lieta, ko darīt īstenībā. Sen nav bijis, bet es ļoti labprāt vēlētos, jo tas man arī ļoti palīdz un ļoti patīk vienkārši. Un tas ir vienmēr ļoti aizraujoši, jo ar cilvēkiem strādāt, cilvēks ir cilvēks, arī esmu cilvēks. Es zinu, kā ir būt cilvēkam, bet strādāt ar citu veidu būtnēm, tas ir daudz interesantāk. Un ir daudz interesantu cilvēku, bet tā ir citu veidu komunikācija. Jā, tas arī ir ļoti forši. Vienkārši saskaties kaut ko citu, parunāt ar kādu māju, parunāt ar visiem gariem, kas ir apkārt. Tas vienmēr, katrs gadījums ir ļoti, ļoti unikāls un ļoti komplekss. Un tas ir ļoti interesanti un forši. Tas arī man patīk. Tā ir pozitīvā lieta. Vienkārši izkāpt no savas cilvēka pozīcijas, no sava antropocentrisma un paskatīties uz to, ka mēs esam tikai daļa no pasaules un mēs neesam arī pat nekāda galvenā daļa. Un apkārt ir tik daudz citas dzīvības un tik daudz dažādu būtņu, ar ko mēs varam kontaktēties. Un tas katreiz ir tiešām vienkārši skaisti. Vienkārši skaisti. Ka manī pasaules parunāties ar kādas vietas, kādas mājas iemītniekiem, citiem iemītniekiem, kas nav cilvēki. Un kādu vienmēr, protams, viss ir ļoti daudz. Nu, tas ir tās pozitīvās foršās lietas, ko es varu pastāstīt par šo darbu saistībā ar to, ka es svinu 99 sekundārus. Protams, Facebookā man ir daudz vairāk un YouTube tik daudz neskatās, bet laikam jau tomēr cilvēkiem mazliet interesē arī šādi video formāti. Man saule ir vien vairāk iet virsūs, ar vien vairāk virsūs uz vienu sānu, un vispār, jā, es domāju, tēma ir izsmelta. Paldies, sakotāji, paldies tie, kas skatās. Protams, būtu interesanti arī, ja būtu vairāk komentāru. Tagad daži komentāri ir bijuši, super, to es arī svinu. Bet jā, ļoti maz, bet droši varat komentāros uzdot jautājumus, paplašināt tēmu, ieteikt man citas tēmas, droši. Es nezinu, kāpēc jūs tā kā skatāties, laikojat un sakojat, bet kaut kā tā komunikācija nekāda nenotiek. Es arī esmu apsvērusi varbūt tās kaut kādu live variantu, kas ir, kur varētu uzdot man jautājumus, runāties čatā. Tā kā jūs tas ir tas YouTube live, kur es redzu, ko jūs čatā runājat, ko jūs sakat. Un varat uzreiz tieši jāuzdot man jautājumus. Un, protams, droši vien tur parādītos diezgan maz cilvēku, vismaz pirmajā reizē, bet es esmu redzējusi, piedalījusies tādos ar citiem youtuberiem. Ir bijis ļoti interesanti īstenībā, tiešām. Un varbūt arī varētu kaut ko tādu, jūs pat esat 99, varbūt 9 no tiem vēlētos piedalīties. Arī pasakiet, vai jūs vēlētos kaut ko tādu, piemēram, tieši uzdot jautājumus čata veidā. Un es varētu jums šādu video atbildēt. Pasakiet, ja jūs to vēlaties. Labi.
lai visiem tad arī tās pozitīvās sajūtas, kas man ir strādājot atkal ar klientiem. Un lai jums izdodas pašiem tikt galā ar visu šo, kāda dzīve ir mainījusies. Un, ja nē, tad, protams, ir vērsties arī pie manis.